Es sāku pirmās procedūras veikt ar krūts areolām. Tas bija viens variants, ir sievietes, kuras ir veikušas šīs stepņas un piedzima 3 bērniņu, ir tā kā krūts zīdīšana bijusi, un šobrīd viņa tā kā vēlas veikt, pieņemsim, krūšu pacelšanu. Tad tiek ievietots implants, bet dažkārt ir situācijas, kad, pieņemsim, pats speciālists ķirurgs, viņam nākas pieņemt straujus lēmumus un ne tā kā paredzēts vai pēc vienošanās ielikt implantu tā kā vajadzētu. Tad dažkārt, pieņemsim, tiek ievietots implants caur areolu vai, pieņemsim, šī T-veida zona, kas ir, pieņemsim, audu lieko tā kā redukcija, kad mēs nogriežam nost, mēs uztaisam skaistas krūts formas, bet ap areolu paliek zemāk arī T-veida zonas, pieņemsim, rētiņa. Jā, tas ir griezums, un kuru, pieņemsim, sieviete nav rēķinājusies, un viņa savukārt tāpat kautrējās no savām krūtīm, viņa slēpj. Tad ar šo te, pieņemsim, kosmetoloģisko risinājumu un mikropigmentāciju, kas ir medicīniskā mikropigmentācija, sauksim tā, mēs veicam krūts areolas ēnojumu, mēs vienkārši veicam viņai simetriju, skatāmies pēc tās rētas lieluma un pašu rētu, kas ir apakšā, mēs viņu kosmetoloģiski atrisinām, pieņemsim, uzlabojam ādas stāvokli kvalitāti, un paralēli strādājam arī ar pigmentu, lai izlīdzinātu tās nianses, jo dažkārt, kā mēs zinām, rētas paliek baltas, tātad vairs neveidojas dabīga apasiņošana. Un tad mēs vienkārši ņemam to rētu un aiztonējam dabīgā krāsā. Mēs palīdzam arī cilvēkiem ar veselības problēmām, kuriem ir bijusi dzīves situācija diezgan paskarba, un šīs ir sievietes, kurām ir bijušas onkoloģiskās problēmas. Tad līdz ar to mans mērķis ir arī palīdzēt atrisināt viņām ilgtermiņā justies savā ķermenī labi. Medicīniskā mikropigmentācija ļoti palīdz atrisināt sievietēm krūts vēža pārciestās operācijas, pieņemsim, pēc krūts redukcijas, tad, kad ir nogriezta viena krūts un nav areolas kompleksa. Tad mēs viņu imitējam, pietuvinot pie dabīgās krūts, lai viņi izskatās pietiekami simetriski un vienlīdzīgi. Tas ir viens variants, bet vēl pastāv mūsdienās jau sāk veidoties jauna iespēja, ka, pieņemsim, ķirurgi pēc plastiskajām operācijām, pēc šīm sarežģītām situācijām arī izveido krūts galus. Un tad līdz ar to arī ir iespēja arī ar toņa palīdzību, ar tonalitāti izveidot viņiem dabīgu izskatu.